Jau 4. februārī Daugavpils teātra eksperimentālajā zālē uz skatuves varēsim vērot izrādi Purva bridēs. Sagatavošanās darbi notiek pilnā sparā, un šoreiz neierastā vietā. Kāpēc tā? To mēs redzēsim nedaudz vēlāk, bet šobrīd jūs varat sekot man un iemest aci mēģinājumu procesā. Nāciet līdzi! Varu pačuksēt priekšā, ka mēs atrodamies Daugavpils teātra eksperimentālajā zālē, kur tieši priekš šīs izrādes ir veikts remonts. Sienas, kā scenogrāfs iecerējis, nokrāsot uz baltas, bet pēdējie punkti uz zibu vēl ir jāuzliek. Kāpēc tieši šāda izvēle un ko mākslinieks vēlēs ar to pateikt, to jautāsim pašam Krišjānim. Šeit, Butaforu darbnīcā, ar mani kopā ir izrādes scenogrāfs Krišjānis Elviks, kurš īsumā pastāstīs par izrādes skatuvisko noformējumu. Kā mēs varam redzēt, arī šeit nedaudz ielūkojoties šajā skaistajā baltajā maketā. Doma ir par to, ka mēs esam tādā kā savu veidu purvā, neatkarīgi, vai tas ir šeit Daugavpilī vai Rīgā vai vienalga kur. Un par to, kā mēs pa to purvu staigājam, vai mēs staigājam pa laipām, vai mēs staigājam no akača uz akacu. Un kas kuram ir purvs. Izejot no tās idejas, es veidoju tādu ļoti nosacītu vidi, iespējams pat nedaudz sterilu, atkāpjoties no kaut kādiem pieņēmumiem par to, kādam varbūt ir jābūt blaumanim. Tur būs arī tāds performance, višķīt motīvs jau pašā sākumā, jau ejot pa kāpņu telpu. No šajiem sākoties sākās skatītāju rindas. Tā diezgan maģiski izskatās, jo telpā ir zemi griezti un tāds tunāls dziļumā. Sveiki, Marija! Sveiki! Plašākai publikai pazīstam kā Marija Ulmane. Skaists uzvārds. Mēs atrodamies blakus jau radītajiem tērpiem, kas būs izrādē Purva bridēs. Varbūt īsumā pastāst, kas bija tas galvenais, pie kā tu pieturējies un ko tu izdomāji, kā tu redzēji kopumā tieši kostīmus šai izrādē? Viss notika ļoti ātri un burtiski man dažās dienās. Es pirmo reizi arī redzēju Krišjāņa scenogrāfiju un es apskatījos uz maketu. Ņemot vērā kaut kāds tāds blāmaniskās iezīmes, piemēram, bikšķi un vairāk zābaku un arī ņemot vērā to Edgara tādu seksapīlu un tas, ka viņš tā, vīrietis un kā akmentiņš tās piezemētāks. Un tad, jā, un tad es ņēmu šīs lietas vērā un tad centos katram aktierim kaut kā dabūt savu. Ar kostīmiem tā, ka visi ir viena krāsu gamma un tas ir ļoti svarīgi. Gaidam izrādi. Un paldies tev, Marija, un veiksim turpmākā darbā. Zējuma autora Agnese Rutkeviča, un es vēlējos uzdot jums, Agnese, pāris jautājumus saistībā, protams, ar izrādi. Kā veicās? Kādi varbūt bija tie galvenie atskaites punkti, veidojot tieši šo inscenējumu? Dramatizējot to novēli, man bija sajūta, tā ir blaumaņa pasaule, viņš ir ielaiž tajā pasaulē iekšā. Es pat tā kā lūks rakstu, un pirmo reizi es dramatizēju cita autora darbu, un man tiešām bija sajūta, ka portāls atverās. Neapzinātais process, nevar teikt priekšā. Mēs atrodamies Daugavpils teātra fantastiskās šuvējas Žanas Rostovas valstībā, kur kopā ar tērpu mākslinieci Mariju Ulmani tiek veidot tērpu izrādē Purva bridēs, kas būs redzama jau 4. februārī Daugavpils teātra eksperimentālajā zālē. Ja vēlaties redzēt šos tērpus un ne tikai, tad gaidīsim jūs tur.